Ar garīga rakstura traucējumiem cilvēkus ne katrs ir gatavs ņemt darbā. Kā pilnīgā nekurienē izdomā izveidot veikaliņu, kurā tirgo kūkas? Nu, ne tikai kūkas, jā. Visiem, pat tiem, kam negaršo, visiem tas sklandraus garšo. Braucot uz lauku teritorijām, aizvien biežāk mēs redzam pašapkalpošanos veikaliņus. Mani nevar atrunāt, ja man kaut kas ir galvā, tad man tas ir jāizmēģina. Tā ka es aicinu atvērt šādus te veikaliņus vairāk. Produkts uzreiz kļūst pieejamāks. Jā. Mani sauc Velga. Es esmu Aglija Keika izveidotāja. Mēs esam darba integrācijas uzņēmums, kas nodarbina cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem. Mēs gatavojam dažādus produktus. Dažreiz zem izskata slēpjas kaut kas baigi labs. Dzima doma, ka tas varētu būt sociālais uzņēmums, jo mēs jau tāpat nodarbojamies faktiski ar labdarību, bet tam ir vajadzīgs atbalsts. Mums katru sestdienu ir svaiga ierauga maizīte. Attīstamies, tad mums ir arī līderis, ko mēs esam piesaistījuši, nopirkuši sublimātoru, lai es varu tālāk jaunas receptes izgudrot. Tātad šie te ir rudzu krekeri, jeb rudzu lauskas. Par šo mēs esam dabūjuši novada garšas sudraba balvu. Tātad šai aparātā, ko mēs esam dabūjuši ar līdera atbalstu, tas uztaisīs tādus mazākus sklandrausīšus. Esam sasublimējuši arī krème brûlée. Jā, izstrādes stadijā, bet jā. Tas, ka viņš ir sublimēts, tas tātad vēsturiskā tradicionālā garša pasniegta mūsdienīgā veidā, kas piesaista jauno pircēju. Ieteiktu vēl citiem rakstīt līderus, Jā, noteikti. Es pati, diemžēl, tagad nokavēju. Es arī labprāt gribētu uzrakstīt vēl. Ja ir ražošanai 65%, tas ir diezgan, jā, tas ir jūtami. Man ir vēl 101 ideja, ko es gribētu.